Batman frapē ir sitiens ar strādājušās kājas pēdu pa pamatkājas potīti un strādājošās kājas atvēršanu uz grīdas vai 30 grādu augstumā vienā no pamatvirzieniem, tas ir uz priekšu, uz sāniem vai uz aizmuguri. Izpildot Batman frapē tiek izmantoti divi sur le coup de pied, jeb stāvokļus potītes. Sur le coup de pied dessous, kad pēda atrodas potītes aizmugurē, un aptverošais sur le coup de pied, kad pēda aptver potīti. No sur le coup de pied dessous strādājošo kāju var atvērt tikai uz sāniem vai uz aizmuguri. No aptverošā sur le coup de pied strādājošo kāju var atvērt tikai uz sāniem vai uz priekšu. Kustību izpilda, lai attīstītu kāju locītavas veiklību un tehniku. Sitienam jābūt tik spēcīgam, lai atsitiens sanāktu vēl spēcīgāks. Atverot kāju uz sāniem, jāsako tam, lai pēda it kā ieiet ceļu līnijā. Atverot kāju uz priekšu vai uz aizmuguri, celim jāieiet pēdas līnijā, bet pēdai jāieiet ceļa līnijā. Var teikt, ka kāja kā diegs jāiever adatā. Batman dubļfrapē ir Batman frapē ar dubultu sitienu.